Trases marķēšana. Trases marķēšana atbilstoši IFS sacensību noteikumiem, tas ir pielikums E daļa. Trasei marķētai vienmēr jābūt ar pietiekoši skaidri redzamu marķējumu. Un tūlīt mēs apskatīsim, kādi ir šie marķējumi. Bet tiem marķējumiem būtu jābūt vismaz 25 cm diametrā vai garumam katrā pusē. Respektīvi, ja jūs viņus mēriet, viņiem vismaz 25 cm ir jābūt. Neviens pa centimetram viņas nepārbaudīs, viens centimetrs lielāks vai viens mazāks, bet tas nedaudz mazāks kā A4 lapa ir pieņemtais standarts, ko sportisti braucot ātrumu 35 km/h arī labi varēs saskatīt trases malā. Trases marķējums izvieto apmēram 1 metru no trases, respektīvi viņi var būt tikpat labi 1,20 m vai 80 cm vai nepieciešams arī 50 cm no trases malas. Un mietus, uz kuriem parasti viņas izvieto, mēģina sagatavot vismaz 60 cm līdz 1,20 m. Tā, lai riteņbraucējs braucot garām viņu arī labi no sava skatu punktu varētu redzēt. Zīmes konkrēti, protams, paši par sevi neizvieto suņiem. Zīmēm būtu jābūt redzamām vismaz no 50 metru attālumā. Vēlams arī, protams, ja viņas būs redzams iepriekš, bet 50 metri pie 35 km/h, 40 km/h ir pieteikami, lai spētu veikt manevru un dot sunim komandu un ierakstīties pareizi līkumā. Ja jūs gatavojat pilnīgi jaunus zīmēs, tad teicams viņām uzvietot virsū arī uzlīmi vai vispār gatavot viņas no tāda materiāla, kas atstur arī gaismu. Tādā veidā viņas būs iespējams izmantot arī nakts posmos, un tad nebūs papildus jāmēģina piestiprināt viņiem atsevišķi reflektori. IFS izmanto 3 veidu zīmes – sarkanais aplis, zilais kvadrāts un dzeltenais trīsstūris. Dažreiz tiek izmantot arī balta zīme starp koridoru noteikšanai, bet tās parasti tiek aizstāts ar zilajām zīmēm. Līdz ar to organizatoram vienmēr būtu jābūt pieejamām sarkanām, zilām un dzeltenām zīmēm. Visvairāk būs nepieciešams zilās zīmes, kas būs nedaudz vairāk kā sarkanās, dzeltenās, nekad personiski neesmu vairāk uzlicis trasē kā 8, un tas bija vidus distances sacensības. Tāpēc, ja jūsu rīcībā būs 10 šīs zīmes, tad tās noteikti dryland apstākļiem un sprintam jums vienmēr garantēs, ka ir jums ko izvietot. Tātad sarkanais pagrieziens, vienkārši saukts sarkanais, izvietojams 10-20 metru attālumā tajā trases pusē, uz kur būs jāpagriež tuvākajā krustojumā. Zīme tiek likta tajā pusē, kurā dalībnieks pagriezīsies tuvākajā līkumā. Respektīvi, viņa tiek izvietot pirms 10 līdz 25 metrus, iespējams kādreiz arī bišķi vairāk, bet ja viņu izvieto nepareizajā pusē, protams, jūs saskarsiet to, ka dalībnieks ir aizbraucis ne tur, ko vajag. Arī saucamajiem akliem pagriezieniem bija blind turn, ar tiem ir domāti pagriezieni, kas uzsākās un ir pietiekoši gari, un viņi nav redzami, kā viņš beidzās. Tas ir, teiksim, pagrieziens pa labi, un viņu aizsadz, piemēram, lieli krūmi, vai arī, teiksim, viņš ir tādā puskalniņā. Tad, attiecīgi, labās puses pagrieziens pilnībā nebūs redzams, lai arī īsti viņš pēc savas būtības nebūs, tā ka pagrieziens būs pietiekoši lēzens, bet ja viņu nav iespējams novērtēt, cik tālu viņš griežas, tad mēs liekam arī pagrieziena zīme. Pēc šīs sarkanās zīmes, kurā pusē viņa attiecīgi ir bijusi, aiz krustojuma, tā, kad ir izbraukts krustojums, ir nepieciešams apstiprināt viņu ar zilo zīmi, kad dalībnieks ir uz pareizās trases. 5 līdz 25 metri, drīzāk 5 metri būs reti, kad, ja tas ir ļoti lēns pagrieziens, tad var viņu izlikt, un izliks arī tad, ja, teiksim, nākamais pagrieziens tūlīt ir, tad bieži vien arī zilo neliek, kam sekos pagrieziens aiz pagrieziena, sarkanais aiz sarkanā, bet viņas obligāti ir izvietojamas, ja jums seko tālāk taisnas posms, tad zilā zīme vienalga, kurā pusē ir izvietojama, lai dalībnieks pārliecinātos, ka viņš dodas pareizā virzienā.
Zilās zīmes ir iespējams izlikt arī, un pat ir vēlams izlikt tik pēc apmēram 500 metriem, vismaz sprinta disciplīnās, lai dotu dalībniekam pārliecību, ka viņi atrodas uz pareizās trases. It sevišķi, ja tas posms ir taisns, kādreiz ir taisni posmi, kas ir 1,5 kilometru gari, un tad, lai dalībnieks nebūtu apjūts, viņš tālumā jau redzēs zilo zīmi, vienmēr būs pārliecināts, ka viņš dodas par pareizo trasi. Dzeltenā zīme, jeb bīstamība. Tā ir izvietojama 10–25 metru pirms bīstamās vietas, kurā vēlams, lai dalībnieks samazinātu ātrumu vai vismaz pievērst papildus uzmanību trases apstākļiem. Tā iespējams ir kāda bedra lielāka dubļu zona vai sakņu posms, kurā būtu ieteicams samazināt, vai arī bieži vien tas tiek izdarīts pirms nobraucieniem, vai arī, ja jums trases malā ir kāda krauja, grāvis, ir sevišķi, ja tas ir pie līkuma. Attiecīgi, lai dalībniekam būtu izprotams, kad pilna ātruma iziešana šī līkuma varētu arī beigties nerezultatīvi, tad ir izvietojama dzeltenā zīme. Ja jums gadījumā ir kāds konkrēts ceļa posms, kas ilgāku laiku ir potenciāli bīstams, tas varētu attiekties uz nelīdzenu ceļu ļoti vai sakņainu posmu, tad mēs izvietojam 2 dzeltenos uz viena staba. Un tad, kad mēs esam pabraukuši garām šai vietai, to atceļ ar pārsvītrot dzelteno vienā trases pusē pārsvītrotu. Parasti ar melnu X-u ņemam visdrīzāk marķieri un izveidojam šādu zīmi. Pēc tam dzelteno zīmi varēsiet notīrīt. Tad vēlreiz atkārtojumam sarkanais, kurā pusē būs pagrieziens, tajā mēs izvietojam šo konkrēto zīmi. Kurai sekos zilais. Ja vien neseko nākamais pagrieziens, tad būs 2 sarkanie vai 3 sarkanie viens pēc otram. Zilais apzīmē taisnu virzienu, arī mēs viņus izvietojam pirms katra krustojuma, kur netiek veikta nekāda nogriešanās. Ja krustojumam ir jābrauc pāri, tad zilās zīmes seko aiz krustojuma. Dzeltenais, kā es teicu, vieglāk liekams tur, kur ir redzams dalībniekiem, uz zilo, protams, ir attiecies šis pats noteikums. Citi marķējumi. Starp marķējumiem, kas ir jānorāda trasē, tie ir start koridors. Bieži vien, kā es teicu, tos apzīmē ar ziliem zīmēm, pēc noteikumiem rakstīts, ka tos apzīmē ar baltiem kvadrātiem, bet, dzīvē parasti šādas zīmes neviens nav izgatavojis, tāpēc ar to tās viegli var aizstāt ar zilajām zīmēm. Arī trasē ir tādas zīmes kā 150–800 metri, kas apzīmē brīvās apdzīšanas posmā uzsākšanu. 150–800 metri attiecīgi jāstāsta kā kurā disciplīnā, bet Dreilandā tas būs 150 metri kanikrosā un 800 metri pārējās disciplīnās. Ja jūs gadījumā izdomājat paši savas organizatoru zīmes vai tiesnesis izdomā kādas zīmes, tās drīkst izmantot, bet pie nosacījuma, ka par tām ir informācija bijusi pieejama visiem trases dalībniekiem un bijusi obligāta sapulce. Respektīvi, jums būs iespējams atsaukties uz punktu, ka bija obligāti jāapmeklē sapulce un attiecīgi tad trases dalībniekam šīs zīmes būs jāzina. Tādas zīmes varētu būt kā, piemēram, drop points, kur atstāt suņus vai arī kādā cita speciāla uzdevuma vietā, ja gadījumā jūsu sacensībās kaut kas tāds ir. Trases bloķēšana. Trases bloķēšana ir nepieciešama tādās vietās, kur pēc organizatora un tiesneša domām varētu rastās kādas problēmas, piemēram, trase iet cauri vārtiem. Tad mēs varam mēģināt nobloķēt iespējas jau kādas aizbraukt viņiem garām, lai suņi neizvēlētos citas vietas, vai arī mēs ņemsim un bloķēsim, polsterēsim, piemēram, stabus, lai viņos neieskrietu. Ir gadījumi, kad ir nepieciešams nobloķēt kādu no krustojumiem, lai dalībnieks nesajauktu, bet bieži vien tas tiek darīts tikai un vienīgi ar lentām. Reti, kad ir nepieciešams nodrošināties ar ko stipri lielāku, lai būtu nobloķēta fiziski trase. Tas varētu būt nepieciešams darīt, ja ir kāda bīstama konstrukcija, nezinu, betona staps ar izliektiem metāla gabaliem, kurus jūs nevarat nekādīgi aizvākt no trases. Tad mēs viņus varam kaut ko polstrēt, bloķēt, lai attiecīgi netiktu veikt nekādi
savainošanās gadījumu. Tas, ko var izmantot, tās ir Latvijā un jebkur biežāk pieejamās lietas - siena balles, sienas, kādi polstrējumie materiāli, dažreiz tiek izmantot arī kādi žoga gabali, bet viņiem jābūt labi redzamiem. Un, protams, populārākā lieta ir lentas. Lentas parasti tiek vilkts 2 slāņos, viens slāns 50, 60 cm vai pat 40 cm no zemes, lai tas kalpotu suņiem kā orientieris, jo suņi lentās ļoti, ļoti reti, kad skries iekšā. Un otrs līmenis, ja jūs liekat, tad liekam apmēram metra augstumā, lai tas būtu vairāk orientēts uz pašu dalībnieku, bet ar 2 slāņiem pilnībā pietiks. Ja jums ir pieejams tikai viens slānis, tādā gadījumā labāk likt suņiem, jo dalībnieks jau viņu pamanīs tāpatās.